cilvēkiem parastajiem. Un patiešām šī situācija, kad ir nonākusi jau cilvēku dzīves jaunums, tas ir tas, ar ko mums tagad ir jādzīvo, jo mēs redzam, ka ir dažādas īpašas iespējas, tad ir stāsts, kas atskatās pagātnē, un mēs skatāmies nākotnē, mēs esam sabiedrība, kad privāti uzņēmumi vada valstis, un tās sazinās viena ar otru, un tad mēs runājam par protagonistu vadītu pasauli, un tad mums, ja jūs neesat lasījuši šāda veida romānus, es jums necentīšos atstāstīt šo iespējamo dzīvi, bet tas nav iemesls, kāpēc es pieminu metavērs, jēdzienu metavērs, tiek veidots kopš 1992. Gada, kad tas parādījās kā fikcija, un tas nozīmē, ka pirms visa tas parādījās, tas bija no sākuma cilvēku prātos un parādījās digitālā pasaule. Tā ir digitālā pasaule, kurā jūs varat ierasties no fiziskās pasaules un atkal atpakaļ. Bet šis romāns ir tulkots, romāns par metavērsu ir tulkots, un tas ir maģisks, un metavērsa valoda ir datoru koda valoda, tad metavērsā viss ir datorizēts ar datoru kodu, pārveidots datoru kodos, un šis ir ziņojuma uzņēmums. Vēlāk es nedaudz par to jums pastāstīšu, bet šajā tehnoloģijā mēs provocējam jautājumu, iedomājieties nākotni, kad fiziskā un virtuālā pasaule saplūst vienā pasaulē. Mums ir apkārt dažādi virtuāli slāņi, virtuālas pieredzes un cilvēku miedarbība, virtuālā miedarbība pilnīgi jaunā, nebijušā veidā. Internets ir izgājis cauri dažādām stadijām, un varētu teikt, ka pirmais internets bija parastais internets, mēs skatījāmies uz plakanu ekrānu, pirmie datori, tur bija melns ekrāns, zaļi vai gaiši burtiņi, un internetā varēja piekļūt informācijai. Internets bija domāts, piekļuvēja informācijai. Daudzus gadus internets bija kā biblioteka, kurā varēja lasīt tekstus, pat foto un video skaņa nebija pieejama. Tas viss parādījās vēlāk. Bet internets 1.0 bija pasīva piekļuvēja informācijai, bet tas nebija īpaši populāri, un mēs varētu teikt, ka cilvēki gribēja kaut ko vairāk. Tas bija vairāk speciālistiem, lai varētu piekļūt informācijai. Viņi kodēja informāciju, lasīja informāciju, bet tas viss pārvērtās sākot ar tīmekli Web 2.0. Šeit bija iespējama miedarbība, un miedarbība, protams, mediju, dažādas lietojuma programmas, ko varēja apmainīties informāciju, parādījās dažādi simboli, un tad lēnām tas kļuva aizvien populārāku, un šobrīd arī Eiropā ik viens ir interneta lietotājs. Varbūt visā pasaulē tas vēl tā nav, bet Eiropā noteikti visi cilvēki ir lietojuši internetu. Mēs vairākas reizes runāsim par Web 3.0, kas ir decentralizācija, interneta decentralizācija. Mēs varam runāt par blokķēdēm, par tokeniem un citām attīstības lietām. Tas viss ir šeit mums apkārt, un tas ir tīmeklis 3.0. Tas ir tas, kur mēs atrodamies. Tad šī tehnoloģija, kuru mēs cenšamies izmantot, un tad ir 4.0, kurā mēs varam, viss, kas ir integrējās, iedziļinās cilvēka pieredze,
kura ir daudz kas vairāk nekā parasta internets, kuru varēja piedāvāt mums agrāk. Joprojām šī ir pat labākā grāmata par metaversu, kāda jebkad ir uzrakstīta, un es citēju šeit no grāmatu, jo tas vislabāk pastāsta, kas tas tāds ir, jo tas ir tīkls, tas, ko mēs varam sinhroni izdzīvot, neierobežots lietotāju skaits un datu nepārtrauktība. Šeit ir iespējams nepārtraukta komunikācija, darbības. Matthew Balls ir sacījis, kad metaverss revolucionalizē internetu pirmo reizi interneta vēsturē, jūs varat iesaistīties virtuālā pasaulē, kur cilvēki izmanto dažādas maņas, visas maņas, kādas mums ir, kuras mēs esam ar kādām mēs esam varējuši izbaudīt pasauli kopš cilvēces rašanās. Tad mums ir 3D. Mēs skatāmies uz pasauli, mēs jūtam, mēs sasmaržojam pasauli. Šīs ir tās maņas, kuras esam vienmēr izmantojuši. Skatoties uz mobilām ierīcēm vai uz ekrānu, bet varam izjust visas šīs izjūtas. Tas ir pirmo reizi metaversā. Tas ir digitāls solījums izmantot cilvēku maņas digitālā pasaulē. Vai mēs esam jau visu panākuši, visu sasnieguši? Pilnīgi noteikti nē. Jautājums, kādā attīstības stadijā metaversā mēs šobrīd atrodamies? Mēs esam pašos pirmsākumos. Mēs redzam, kā mēs attīstāmies, tehnoloģijas attīstās, tām ir jāattīstās, bet turpmāko gadu laikā mēs noteikti redzēsim, kā tehnoloģijas attīstīsies, un 2030. gadā aptuveni mēs jau redzēsim jau nobredušāku, attīstītāku metaversu. Mēs, protams, nevaram paredzēt tieši, kāda tā būs, bet tehnoloģiski mēs esam pašā sākuma posmā. Un tagad šobrīd mums ir betavers. Šīs metaverses izmantoju visas ekosistēmas apzīmēšanai, bet šobrīd mēs atrodamies betaversā. Jo šai ekosistēmai ir dažādi attīstības posmi, un kā mēs varam uzskatīt, ka esam jau daļa no metaversa. Tas ir atsevišķas vietas metaversā, un mēs esam daļa no tā. Lai metavers patiešām darbotos, ir nepieciešams daudz tehnoloģiju, daudz ātrāks internets. Tas jau ir ātrs, bet tas nav ļoti ātrs. Ap 2030. gadu varbūt ātrums sasniegs nepieciešamo, un tagad būs lielāka jauda internetam, būs daudz straujāka attīstība, mums būs papildinātā realitāte, decentralizētā blokķēžu sistēma. Mums būs daudz dažādas lietas, par kurām mums tagad ir grūti iedomāties, bet tehnoloģijai ir jātīstās metaversā, lai mēs to varētu izmantot. Ir pilnīgi šī te saplūšana starp fizisko un virtuālo realitāti. Ziņojumā ir teikts, ka metavers var attīstīties 4 dažādos virzienos. Vai mēs nonāksim pie atvērtāka metaversa, vai tādi, kas pie kādam vairāk piederēs, vai pie atsevišķa, vai pie konverģences, tad vai pilnīgi brīvi plūstošs metavers. Tad tas viss ir saskaņā ar šo te romānu, bet mums var jābūt atklātiem, ka, piemēram, nerdvers šobrīd metavers ir vairāk spēļu pasaulē, tiem, kas spēlēs, investētājiem, vēlās investēt aprīkojumā un tehnoloģijās, bet vēlāk būs iespēja palikt, nekad neizkļūt ārā no šīs metavers, bet
varbūt tas nekļūs tik populāri pieņemams, kā mēs šobrīd to lasām, bet varbūt būs metavers, atsevišķas pasaules, kuras nav saistītas savā starpā, ar kurām jūs varēsiet virzīties caur dažādām šīm metaversiem, dažādām pasaulēm. Mums piederēs dažādas lietas, kas būs izolētas konkrētajās pasaulēs, un jūs nevarēsiet īpašumu pārvietot no viena metaversa uz citu, un arī tā ir iespēja, ka tā attīstīsies metaversa, tā būs liela ekosistēma, liela platforma dažādība, bet tām būs netik liela savstarpējā savietojamība. Un, protams, iespēja arī, ka ir viens metavers, kas vada visus pārējos metaversus, un kāds dominēs, kāds būs pakļauts. Un iespējams, ka tieši šis ir tas, no kā cilvēki vēlētos izvairīties, lai viena metavers vai viens uzņēmums vai viens īpašnieks nekontrolētu visus pārējos metavers, bet attīstība šobrīd notiek dažādos virzienos, un mēs nezinām, kurā virzienā precīzi. Bet tas, ko es gribu teikt, ka pilnīgi piekrīt, ka metavers var attīstīties dažādos virzienos. Nedaudz pasapņosim par to, kā tad metavers un visi, kā tad cilvēkiem varēs būt paralēlas pieredzes vienlaicīgi. Tas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, bet un tas nav realistiski reāli ar šī brīža tehnoloģijām. Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk, tad var Netflix var paskatīties sērijas fantastiskākajām seriāliem, kas vispār ir par šo tēmu uzņemti. Ir 2 sezonas uzņemtas, var skatīties. Es tiešām iesaku noskatīties, ja jūs vēlaties uzzināt, kas ir multivers un ko mums no tā sagaidīt. Bet atgriežoties pie realitātes, jautājums, kas tad ir metavers? Metaversam ir dažādi līmeņi, tā ir tehnoloģiju līmenis, protams, ir nepieciešama infrastruktūra, ir nepieciešamas aparatūra, nepieciešams tas sajūtas, maņas, kā cilvēks varētu satikties vai miedarboties ar šo metaversu. Un šeit ir svarīga datortehnoloģiju attīstība. Tad ir šies 3 tehnoloģiju līmeņi, kuriem ir jābūt, un tad ir sadarbības līmenis, metavers saturs, kā to atklāt, kā to pieredzēt. Tad šeit mēs cilvēki nonākam un kā mēs varam sadarboties. Vai tas ir komerciālā jomā vai privātā miedarbība. Un, protams, visur šeit ir intelektuālā īpašuma tiesības un viss kādam pieder. Un viss, kas ir cilvēku dzīvē, kādam pieder. Un mums būs daudz kripto un daudz tokeni un ir dažādi, būs dažādi ekonomikas, kas izmantos šos tokenus un visos šajos 6 metavers līmeņos. Un jau tagad daudz kas metaversā var tikt izmantots, un šeit ir 4 populārākās metaversa daļas. Betavers tas ir virtuālās realitātes, kas ir izolētas viena no otras. Un, protams, mēs redzam tendences, kā tas varētu attīstīties. Un šeit jau rodās ļoti daudz dažādu jautājumu, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Tad ir ļoti daudz lietas, kurās mums ir grūti iesaistīties, darboties, virtuālā realitāte. Tas vēl aizvien attīstīsies aizvien vairāk. Kriptogrāfijā, tad arī šīs dažādās ierīces, kas palīdz mums sajust. Daudz šifrēšanas iespējas un
Mēs jau esam, pagājušā gadā seminārā mēs runājām par kritogrāfiju, mēs runājam par to, kā ir, cik ļoti ir palielinājušies iesniegumi dažādās iestādēs saistībā ar preču zīmju pārkāpumiem, preču zīmju pieteikumiem attiecībā uz NFT un to, kā tad ar šīm virtuālajām lejupielādējumām precēm darboties, kā tās, un mēs redzam šo te klasifikāciju, kā šie pieteikumi tiek pa klasēs sadalīti, un, protams, IT pasaulē gaida šo te attīstību un cenšas pielāgoties šim jaunā veida biznesam un darījumiem. Un jaunākajā VIPO izdevumā bija labs raksts par šo te par lejuplādējumām precēm un virtuālajām precēm un par to, un arī par preču zīmju jautājumiem. Jums ir jāsaprot, kāda būs jūsu intelektuālo īpašumu tiesību stratēģija. Un esmu dzirdējis dažādas mazas un vidējas uzņēmumus runājam par to, ka viņi sāks saprast, ka metavers ir vieta, kur viņiem būs jāizveido, jāizmanto savu IT stratēģija, arī intelektuālo īpašumu un prečuzīmu stratēģijai būtu jābūt. Protams, šeit iesaistās arī šie saucamie sliktie dalībnieki, un mēs dzirdam jau ļoti daudz, ka šeit ir tiek dažādas atpazīstamu zīmolu, prečuzīmju reģistrēšana, ļaunprātīgos nolūkos, izmantojot jaunās tehnoloģijas, un varbūt arī apzināšanas līmenis dažādu uzņēmumu starpā nav tik augsts. Un tas nav nekas jauns, bet, protams, uzņēmumiem ir par to jābūt informētiem. Mēs redzam dažādus disputus un konfliktus tiesu sistēmās. Ir strīds starp Nike un Stocks mazumtirgotāju, jeb tirgus platformu, kura vienā gadījumā, piemēram, ir StockX, tad Nike preču pārdevējs, un ir vairākas tiesvedības starp Nike un StockX, un šeit mēs redzam šo te cīņu par prečuzīmes īpašumtiesībām, un šeit mums ir šie te NFT, kas tiek izmantoti, un šeit ir, un, protams, tas viss ir tikai pašā sākot, pirmie soļi, pirmie posmi, jo šādi te strīdi par intelektuālo īpašumu tiesībām būs aizvien vairāk. Mēs redzam arī tendenci, ka aizvien metaversā notiek aizvien vairāk, varbūt tas ir kā vecs vīns jaunās pudelēs, bet šeit šādu strīdu būs aizvien vairāk attiecībā uz atpazīstamām precēm, uz maldinošu mārketingu. Un tieši tāpat kā mums bija vidē, kā mums ir šī zaļmazgāšana, tad mēs redzam, ka metaversā notiek līdzīgi, un to mēs saucam par metamazgāšanu. Un tas nozīmē, ka tas ir process, kurā zīmols pazūd vairāk laika un naudas marketējot virtuālos produktus. Un tātad šeit es nonākam pie, ko es jau minēju, šim metavers dažādiem attīstības iespējamiem virzieniem, saskaņā ar šo zinātnīsko ziņojumu, kur es jau iepriekš minēju. Un ja mēs palūkojamies šobrīd un paskatāmies uz metaversa attīstības iespējām, tad viens metavers, kas vada vai valda pāri visiem,
Mēs no tā, protams, gribētu izvairīties, jo šeit ietekme ekonomiski būtu diezgan būtiska, bet jautājums, kā uz to reaģēs patērētāji šādā pasaulē, un iespējams, ka būs šobrīd ir tendence, ka interneta lietotājiem patīk pāriet no vienas platformas uz citu, ja viņiem patīk brīvība un kā viņi reaģēs, ja būs viens šāds viena valdošā metaversa. Vidēji tas būtu ietekme, varētu būt diezgan liela. Intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzība, to varētu, ja tā būtu laba izveidota sistēma, tā darbotos labi, to varētu viegli pārvaldīt. Ja tā kļūtu populāra, tad radītu ļoti daudz īpašumtiesību pārkāpumus, bet tad visai ekonomikai būtu jāpāriet uz jaunu tehnoloģiju, bet no otras puses, ja būtu viena metaverse, tad būtu ļoti viegli un efektīvi varētu īstenot intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību. Mums būtu daudz pārkāpumu, bet viegla pārvaldība, bet šī droši vien ir vismazāk iespējamais attīstības virziens, un es ļoti, ļoti apšaubu, vai mēs virzīsimies tajā virzienā. Visticamāk, metaverse būs tāds, kur, kā tas ir šobrīd, atsevišķas izolētas metaverses ar nelielas miedarbību, bet, protams, aizvien vairāk, jo metaversu skaits palielināsies un tās arī kļūs lielākas. Ekonomiskā ietekme, to ir ļoti grūti paredzēt, bet iespējams, ka konkurence starp šiem metaversiem tad nozīmēs, ka šeit vēl būtu daudz darbību, bet ekonomiskais apgrozījums nebūtu tik liels. Diez vai tas ietekmēs vidi. Varbūt, ka būtu pozitīva ietekme uz vidi, piemēram, cilvēka darbības, kā šodien, piemēram, ka oglekļa izmeši samazinātos, bet atkal, vai patērētājiem patiktu šāda situācija, un vai viņi būtu gatavi viegli pārvietot savus līdzekļus no vienas pasaules uz metaversu, un ja viņi tajā pasaulē neatrodas, ir dažādas lietas, kuras mēs varam tikai minēt, un tās ir apšaubāmas šajā attīstības fāzē. Intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzība būs iespējams, tā būs ļoti viegli izdarāma. Citi, protams, viena centīsies ievērot, viena centīsies darboties pretīm. Šī bilde būs ļoti sadrumstalota un diverģenta. Bet atkal par šo te aizsardzību pārkāpumiem. Pārkāpumu varētu būt netik daudz. Tad, protams, jautājums, kur lielākie līdzekļi un pārkāpumu skaits līdz ar to būs mazāks, un atkal es teiktu, ka jautājums par īstenošanu, tas varētu būt nekoordinēts, un jautājums, kurā virzienā attīstīsies metaverss. Un šis te nerdvisums, tātad, ka metavers būs cilvēkiem, kas ir ar īpaši interesi pret tehnoloģijām, kuri vēlas gūt attiecīgo pieredzi. Un tā ideja ir tāda, ka tas nozīmē to, ka šis te popularitātes vilnis, kāds, piemēram, ir sociāliem tīkliem, tam nebūs, vai arī tas, ko mēs redzam, ka visi savienojas, un vai tas ir pievilcīgi. Es nezinu, piemēram, es vienmēr runāju par savu sievu, kad runāju par nākotnes trendiem, un tad pavisam noteikti mana sieva nevalkās kādas viedierīces, lai komunicētu tiešsaistē. Viņai būs noteikti jāadaptējas un jākalibrē savu aprīkojumu, bet viņa to nedarīs. Viņa vienkārši nospiež pogu, un tas strādā. Lūk, tā tam arī vajadzētu būt. Vai arī
Ja tas nav tas veids, vai nav tas virziens, kurā dosies metaverss, tad, piemēram, tādi cilvēki kā mana sieva, tad viņi tajā var arī neiesaistīties. Ekonomiski tas nozīmē to, ka nerdvers būs neievērojams un viņa ietekme uz vidi būs minimāla, kā arī intelektuālā īpašuma pārkāpuma būs nenozīmīgs fenomens. Tomēr intelektuālā īpašuma aizsardzība, tātad pret to, kā notiks tā pārkāpumu regulējums. Tātad tie būs ierobežoti pārkāpumi, bet tas būs kā šobrīd ir tumšajā internetā, neindeksētā internetā, piemēram, darknetā. Tur ir intelektuāla īpašuma pārkāpumi, bet ir daudz rīku, kas ir izveidoti un komunikācija starp šiem intelektuāla īpašumu pārkāpējiem, un tur arī tas notiek darkwebā. Un nerdversā var notikt līdzīgi, ka var sagatavoties tam, ko jūs varat darīt, piemēram, kā darkwebā, tad tieši tāpat arī nerd visumā, jo to lietotājs skaits tur būs ierobežots, un tad viņi arī būs konkrēti veidi cilvēki tur atradīsies. Tas ir tas trešais veids, kādā metaverss var attīstīties vai metavisums var attīstīties. Bet visbeidzot pēdējais, un mēs runājam par Web 4.0. Tā ir Stevensona versija. Tā ir tā, kurā mums ir tāda pieredze, kad mēs varam pārvietoties pa dažādām pasaulēm, meta visumā. Mēs varam savas īpašības pārnest no dažādiem visumiem. Mēs varam izmantot tur dažādas tehnoloģijas, runāt katra savā valodā, bet visu sapratīs tāpēc, ka mākslīgais intelekts automātiski visu tulkos un visu sapratīs. Var tajā izmantot jebkādu valūtu, jo automātiski notiks arī valūtas maiņa. Lūk, par šādu pasauli runa ir Web 4.0. Ekonomiskā ietekme varētu būt ievērojama, bet tik un tā ir jāpajautā, kā tad patērētājs reaģēs. Vai, piemēram, patērētājs pirks ļoti dārgas lietas, bet tās nemaksā īpaši daudz pašizmaksā. Tās ir digitālas tomēr, tad potenciāli varētu būt liela ietekme videi vai ekonomiski arī, piemēram, kāpēc doties atvaļinājumā, ja mēs atvaļinājumā varam doties metavisumā. Vides ietekme varētu būt ievērojama. Intelektuālā īpašuma aizsardzība tā varētu būt tur svarīgāka nekā jebkad tieši šādā pasaulē, jo komercializējot jebkādu pakalpojumu vai preci, kas tādā pasaulē ir pārstāvēta. Intelektuāla īpašuma pārkāpuma būs ļoti masīva lieta, būs iespēja arī tāpēc piemērot attiecīgos regulējumus. Un te, tuvāk jau beigām, gribu jau tad iezīmēt tādas tā kā lietas, kas varētu būt izaicinājumi un iespējas šādā meta visumā. Piekritība vienmēr ir problēma. Tātad kāds likums ir attiecināms, kāda tiesa, kas var tiesāt konkrēto lietu, kāda valdība var piemērot konkrēto lēmumu. Un es neteikšu, ka būtu liela atšķirība starp šobrīd notikušajiem internetā, bet jāsaprot to, ka apmēri ir atšķirīgi, veids, kā automātiski ir iespējams pielāgoties jebkur. Tur ir, protams, ka jautājumi par piekritību. Un tie ir cieši saistīti ar teritorialitātes principu, arī intelektuālajiem īpašumam vai tā tvērumu. Ļoti interesants jautājums ir loma starp reģistrētu un nereģistrētu intelektuālo īpašumu vai komercnoslēpumu. Tas būs ārkārtīgi aktuāli tādā vidē kā metavisums, metavers. Kā ir ar lokalizāciju? Viens no pirmiem jautājumiem arī tieši tāpat. Mēs skatāmies uz pārkāpumu aktiem,
par to izcelsmi, ko cilvēks darīja, kad veica pārkāpumu, kāda tam bija ietekme, kāda bija piekļuvē, uz ko tas bija mērķēts. Tas viss attieksies arī uz metaversu, un tas ir izaicinājums, jo kas tad ir šis mērķis, ja nav valodas? Tad visas valodas ir derīgas, visas valūtas ir derīgas. Tad kas ir mērķa auditorija attiecīgi pārkāpumu gadījumā? Ļoti interesanti būtu redzēt to. Un vēl kas ir starpnieks? Šodien tātad piemērošana attiecas uz starpnieku. Starpnieks var darīt dažādas lietas, vai brīvprātīgi, vai arī ar pienākumu, bet vai mēs atzīstam to par starpnieku? Mums tātad ir, piemēram, likuma iniciatīva vai likuma došanas iniciatīvas, digitālo pakalpojumu akti, kripto likumi. Kā tas viss strādās tieši meta visumā. Kripto likumi tieši arī to ienākšana, tur var būt dažādas pieejas, tas viss var pavērt plašāku skatījumu. Un Web 4.0 ir decentralizēta ekonomika, kriptoekonomika, automatizētas organizācijas un organizācija, kas strādā un sniedz pakalpojums ar ļoti mazu cilvēku iesaisti. Kā tas ietekmēs intelektuāla īpašuma pārkāpumus, lēmumu piemērošanu un tā tālāk. Vēlreiz, meta visums vai metavers nav tehnoloģija. Tā ir platforma, kas strādā uz tehnoloģijām, un savukārt mākslīgais intelekts būs tā tehnoloģija, kas ļoti plaši tiks izmantota. Tas būs lietotājiem pielāgots saturs. Jūs varēsiet doties uz, piemēram, 3 cilvēki var izjust to pašu pieredzi, nosacīti pieredzi, kas viņiem tiek piedāvāta kā viens un tas pats, bet viņi izjutīs to citādāk. Tātad šeit to var pieredzēt citādāk vienu un to pašu pakalpojumu lietotājiem, pateicoties mākslīgajam intelektam tādā ziņā, jo pilnīgi visu var pielāgot un mākslīgais intelekts to spēs izdarīt. Tā kā prokurors esmu ar daudz gadu pieredzi, virtuālā tiesa, kā vispār mēs nostiprinām pierādījumus, kas būs šis datu apjoms, ko mēs izskatām, tas būs visticamāk, ka būs daudz lielāks nekā tas, kas mums šobrīd ir, un šobrīd arī ir ar lietām internetā. Kā mēs vispār replicējam, pieņemam, saglabājam, noturam pierādījumus. Visam ir jābūt nekavējošam, un kā to ir iespējams izdarīt, un kā, piemēram, strādās tiesība aizsardzība, kā tiesība aizsardzība var vispār pārvietoties metaversā, kā var būt kāda tiesas paziņojums, kā mēs atradīsim adresātus, avatārus un tā tālāk. Un, protams, ka tas viss ir tā kā pilnīgi gaisā, tas ir tāds domlidojums un viss šīs pārdomas. Un tas viss nozīmē gan izaicinājums, gan arī iespējas metaversā. Pirms dažām dienām ziņojums no WIPO tika izdots, runa bija par lokalizāciju un jurisdikciju problemātiku vidē. Tas ir tas dažs punktus es arī ņēmu no tieši šī ziņojuma, jau kas ir izstrādāts. Tas ir ziņojums no Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja. Mums arī bija jau tad runa ir par nākamajā gadā, mēs arī par to plašāk zināsim, tad būs kādas likumdošanas iniciatīvas. Daudz no šīm tehnoloģijām ir tehnoloģijas, kas būs pamatā meta visumam. Tā ir šī telpas skaitļošana, tīkli un mobilo tīklu attīstība, blokķēdes un lietu internets. Daži no piemēriem. Tad ne tikai lietas tehnoloģiski, juridiski, ekonomiski, sociāli arī un arī videi. Šādā aspektā tas ir jāapsver. Runājot, piemēram, par siltāko vasaru pasaules vēsturē. Teiksim tā, ne pasaules vēsturē vai cilvēces vēsturē, bet domāts kopš novērojuma sākuma. Un tas arī tātad ir ievērojams aspekts. Un mēs cenšamies, protams, kā analizēt
intelektuālā īpašuma pārkāpumu vai neatbilstošu izmantošanu un arī lietošanas piemērus. Kā es minēju, arī vides ietekmi. Šeit es pabeigšu savu prezentāciju, piedodiet, jo arī beidzās man atvēlētais laiks, un, protams, ka mēs varam diskutēt arī vēlāk, un, protams, lūdzu diskutējiet arī savā starpā pie pusdienu galda, pie vakariņu galda. Varbūt, ka mēs nākamajā gadā satiksimies klātienē, arī jūsu konferencē, un ļoti pārliecināts esmu, ka tas ir ļoti interesanti, un ceru, ka izbaudījāt tehnoloģiskā, šī zinātniskā fantastika saruna par to pirms pusdienām. Vienkārši esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas arī būs lielisks seminārs jums. Lūdzu, izbaudiet to. Izbaudiet arī savu komunikāciju vienam ar otru un redzēsimies kaut kad nākotnē. Paldies vēlreiz par uzaicinājumu.